Labrīt! Es esmu Mārcis, un tas ir Mārtiņš. Kā kļūt par atbildi ChatGPT vai kādā citā no šiem te mākslīgā intelekta aģentiem. Bet kāpēc tas ir aktuāli un kāpēc tas kļūst arvien aktuālāk? Tā tendence ir tas, ka šī informācijas meklēšana mainās, vai ne? Mēs pieļaujam, ka katrs no jums ir vairāk vai mazāk jau uzdevis kādu jautājumu, ko iepriekš varbūt rakstītu Google, mēģinātu atbildi meklēt, uzdot šiem te aģentiem. Un tas ir tā ir tā izmaiņa, kas, teiksim, mums, kas ikdienā varbūt vairāk strādā ar tehnoloģijām, mēs varbūt jau to darām pietiekami bieži, bet tā tendence ir, kad arvien vairāk cilvēki, teiksim, kaut kādas atbildes meklē ar šiem rīkiem, kā arī, arī Google pirms salīdzinoši neilga laika parādījās šis MI kopsavilkums rezultātiem. Līdz ar to tā ir tā jaunā realitāte, kam ir jāgatavojās. Un maza vārnīciņa pirms mēs turējam tālāk, tātad iespējams arī liela daļa no jums zina, bet tātad es daudz pieminēšu LLM. LLM tātad nozīmē šie te large language models, kas ir šie teksta minētāji modeļi, lielie ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, un tā tālāk, tie populārākie. Un tēma, kas ir pieminēta arī virsrakstā, šis te geo, ir Generative Engine Optimization, kas ir faktiski, kas ir tie principi, kas būtu jāievēro, lai optimizētu šis te, saturu šiem LLM aģentiem. Būtībā SEO brālēns, varētu teikt, jo, faktiski ļoti daudz no tā, ko mēs zinām, kas ir labā prakse tieši šajā search engine optimization, jeb šo satura un tehniskajās dažādos uzlabojumos un risinājumos, lai būtu atrodams meklētājos kā Google, Bing. Tad lielā mērā tie paši principi attiecās arī uz šo LLM aģentos, bet ir dažas atšķirības, kas ir tieši specifiskas šiem aģentiem, jo atšķirās arī pati tā pieredze un veids, tieši no lietotāja perspektīvas, tā pieredze atšķirās ar to, ka SEO gadījumā, vai ne, mēs rakstam pārsvarā atslēgu vārdus, īsas frāzes, saņemam rezultātu sarakstu ar dažādām vietnēm un tad izvēlamies, kur mēs gribam iet tālāk, un tad jau katrā tur savādākā mājaslapā tālāk šo informāciju meklēt padziļinātāk. Šajā aģentu režīmā mēs principā uzdodam jau izvērstāku, konkrētāku jautājumu un saņemam atbildi, arī īsāku vai izvērstāku, un iespējams vispār neapmeklējam to vietni, jo mēs esam saņēmuši atbildi un nav īsti vajadzība nekur iet. Un līdz ar to, tad arī ir bišķiņi mainās varbūt tie uzsvari, kas ir jādara, lai šīs atbildes nonāktu šajos aģentos. Un, kā jau minēju, tad to, ko ar SEO jūs gribat tikt šajā pirmajā lapā sarakstā prioritārajās saitēs pēc atslēgu vārdiem un lai cilvēkus tam noklikšķina. Savukārt geo jūs gribētu, lai jūsu zīmola saturs tiek pieminēts vai citēts. Un tad, ko nozīmē tas citēts vai pieminēts? Tātad citēts, jeb šis citation nozīmē, ka jūsu tas mākslīgais intelekts savās atbildēs iekļauj, saturu par jums un arī saiti uz jūsu lapu. Te var redzēt piemērā, kur mēs, starp citu piemērs tie, kas strādā enerģētikas nozarē, zinās, ka Enefit nepiedāvā biržas produktu bez uzcenojuma. Ja? Tā ir halucinācija. Bet tas, ko mēs piemēram redzam, ka tur blakām ir tas Enefit Latvija, tā podziņa, viņi arī aizvedīs uz šo te mājaslapu resursu, kur es izlasītu, ka
patiesībā tā nav. Tas nav produkts. Bet ne par to šoreiz ir stāsts, bet tad to nozīmē citāts, ka jūs būtībā parādaties arī ar saiti, un tas nodrošina šo iespēju, kad arī nonāks jūsu vietnē. Iespējams, cilvēks meklēt padziļinātāku saturu. Un otrs šis termins ir šis pieminējums, jeb mention, kas nozīmē, ka jūsu zīmols tiek pieminēts, un tur nav saita, bet jūsu saturs zīmols tiek pieminēts. Šī gadījumā mēs redzam, mums ir pieminēts Ignitis, bet mēs redzam, ka tā kā saturs, jeb šis avots ir pavisam kaut kas cits, tā nav Ignitis lapa. Bet jā, vēl viena lieta, ko ir dažādi tūļi, kas šo gan tos citātus, gan mēģina tā kā mērīt, lai mēs varam monitorēt un sekot līdzi, kā tad mākslīgā intelekta šajos aģentos, kādi mēs izskatāmies. Tur jāsaka tiesa gan, ka tas viss ir šobrīd tāds daļai spekulatīvi tie rezultāti, bet tur cenšas platformas pie tā strādāt, kaut ko mēģināt attēlot šo ainu. Un viena no lietām, ko arī ir iespējams nomērīt, kas saucās sentimenti, tas būtībā tas konteksts, kādā jūsu šīs zīmols tiek pieminēts, jo tas var būt pozitīvs konteksts, kur jūs esat tur labākais, vai arī tas var būt negatīvs, kur kāds varbūt tās jautā, pie kā nevajag iet, ja? Un tad, ja jūs parādīties atbildēm, tad tas konteksts negatīvs, un to šo arī atgrieznisko saiti, arī šie rīki, kas mēra, viņi arī dod šādu ieskatu. Šis ir konkrēti no SEMrush, tāda matrica, kas tā kā arī parāda ar krāsiņām šo sentimentu. Un vēl par šiem rīkiem, kas mēra to jūsu klātbūtni LLM aģentos, ir tāds termins, kas ir AI visibility, kas būtībā mēģina kaut kādā vienā ciparā iedot to mērījumu, cik tad jūs esat klātesoši. Atkal diezgan spekulatīvs, viņš pārsvarā balstās no tā, kad, teiksim, mēģina saprast, jūs ievadat savu saiti, viņš mēģina saprast, kādā industrijā jūs darbojāties, viņš uzģenerē kaut kādus jautājumus, kas viņam liekas, ko cilvēki jautā, notestē pret šiem aģentiem, attiecīgi izanalizē atbildes, saprot, jūs tur esat vai neesat pret teiksim, konkurentiem, kur jūs esat, tad iedot atzīmi. Bet tas ir spekulatīvs, jo īsti neviens no šiem, ne Gemini, ne OpenAI nepiedāvā tādu kaut kādu līdzīgi kā ir Google Search Console, kur jūs varat ieiet, apstīties, ko tieši par jums meklē. Šie risinājumi to nepiedāvā dotajā brīdī, un līdz ar to tas ir tāds testa mērījums. Bet būtībā tas ir kaut kas attīstās visu laiku, ir dažādi algoritmi, kas katrā no šiem risinājumiem mēģina to atbildi saprast, un tas noteikti attīstīsies. Vēl mūsu platumgrādos arī ir tie risinājumi, ko mēs esam skatījušies, arī tā kā tur pārsvarā strādā uz lielajiem reģioniem, ja mēs gribam atlasīt, piemēram, Latviju vai Baltiju. Lielākoties tādas iespējas nav. Bet, jā, kāpēc arī varbūt tie mērījumi arī, kāpēc, vēl viens iemesls, kāpēc viņi nav tādi objektīvi, ir arī tas jāņem vērā, ka ir atbildes mainās arī atkarībā no lietotāja iepriekšējās sarunas. Viņas arī mainās, ja jūs pamainat šai paši ChatGPT, piemēram, to modeli, ar kuru jūs uzdot jautājumu, tur arī ir tā kā dažādi tie. Viņi nāk tur jaunāki un jaunāki, un jā, tas nenozīmē, ka pie viena jautājuma tur vienmēr būs viens tās pašas atbildes. Un tas ir arī tāds mainīgais šajos LLM, kas pielāgojās arī, tā teikt, iepriekšējai sarunai un lietotājiem. Un, jā, vēl viena lieta, kā tas strādā praksē, tad ir šie LLM, viņi meklē atbildes vairākos resursos, un tad no tiem ātri mēģina saprast, kas ir tad uzticamākie resursi un tad uzģenerēt šo atbildi. Tad mēs redzam piemēru, kur arī mums beigās ir šis mēs redzam to resursu sarakstu, no kurienes tad ir
šī informācija ielasīta, tie ir vairāki avoti, kāds būs prioritārāks, kāds nē, bet tad šis viss ir tas, kas veido to atbildi. Un tā ir arī daļa, ko būtībā, kam reālā laikā šie aģenti pieslēdzās un analizē. Tas nav tā kā tie dati, kas ir uztrenētie dati šiem aģentiem. Un tad tā ir faktiski tāda reāla laika pieslēgšanās, kur arī Mārtiņš vairāk pastāstīs, kāpēc ir svarīgi, lai lapa, teiksim, strādā ātri, jo tas tieši šo arī ietekmēs, kādā veidā var nolasīt saturu. Un, attiecīgi, tāpēc, kad ir jāsniedz viena atbilde, īpaši nozīmīgs, teiksim, šis te, kā to sauc? Ietvars, Google ietvars, kas ir arī radīts priekš SEO, bet viņš īpaši nozīmīgs kļūst šajās LLM atbildēs, jo viņam ir jādod viena vai ne šī te atbilde. Viņš nevar iedot vienkārši sarakstu ar linkiem, pats tur izspried, kurš tur tev būs labāks. Un tāpēc tā uzticamība tam, ko saka, ir būtiskāka nekā tajā tradicionālajā SEO. Un ko nozīmē šis Google ietvars, kas saucās Experience, Expertise, Authority and Trustworthiness, jeb latviski pārtulkots, tas būtu apmēram tā. Jā, ka tas maksimāli, tā ideja ir maksimāli pietuvināt, kā tas būtu dzīvē, lai varētu pēc iespējas objektīvāku atbildi sniegt. Tātad izvērtēt, vai šis satura autors tiešām ir eksperts jomā, par ko tiek uzdots jautājums, vai viņam ir vajadzīgā pieredze, prasmes, vai viņš ir arī tur autoritāte, un tas viss tā kā veido šo uzticamības reitingu. Un kā tas rodās? Tas, protams, rodās arī no tā, kad ja runa ir, teiksim, par ekspertu, kas ir, tur ekonomists, tā tad publicitāte, viss tas pats, kas SEO pasaulē, kur tu parādies, cik bieži, par ko tu runā, un tas viss saturs veido šo uzticamību. Bet mēs varbūt šoreiz vairāk pastāstīsim tieši par to, nevis kas notiek tur citos resursos, bet ko tieši jūs paši savā mājaslapā vietnē varat darīt, lai tā informācija, kas tur būtu šiem aģentiem saprotama, salasāma un pēc iespējas efektīvāk. Jā, Mārtiņš, tālāk. Jā, paldies, Mārtiņš. Sveiki visiem. Es tad pievērsīšos nedaudz tādai praktiskākai daļai un pastāstīšu, kas tad būtu jādara, lai jūs parādītos, lai jūs lapa tik citēta šajos LLM aģentos. Tad pirmais, ir šiem LLM aģentiem patīk kodolīga informācija. 2000 vai vairāk tūkstošu vārdu ūdens noteikti nebūs tik labi kā īss un kodolīgs teksts, 200-100 vārdi. Un šeit ir minēts, ka šo kodolīgu informāciju par sadaļu būtu vēlams sniegt 40 līdz 60 vārdos. Šeit labs piemērs no LV portāla, kur attiecīgi arī ir tāds kopsavilkums par rakstu. Un arī nedaudz pasteidzoties jau priekšā citiem slaidiem, šeit zemāk ir arī tādā saraksta veidā uzsvērt galvenie punkti, kas arī ļoti patīk šiem AI modeļiem. Tieši tāda kodolīga un saturīga informācija. Šis patiesībā arī jau SEO pasaulē ir bijis svarīgs vienmēr orientēt to saturu uz cilvēku, necensties piemānīt gan meklēšanas botus, gan arī šajā gadījumā mūsdienās jau aģentus. Tātad atslēgu vārdu čupas joprojām nav vēlamas. Un vislabāk ir iedomāties to, kā cilvēks uzdot jautājumu un kā arī atbildēt šo jautājumu. Tā kā lietot dabisku šo valodu. Atkal arī diezgan daudz šeit būs atsaucis arī uz SEO, kas, protams, arī ir bijis līdz šim svarīgi. Tas ir arī marķēt saturā šos virsrakstus. Tas ir ne tikai SEO, arī piekļūstamībai noderīgi tieši strukturēt šo informāciju,
lai gan cilvēks vizuāli var redzēt, kā tad saturs atdalās ar šiem virsrakstiem, un arī robots, mašīna spēja lasīt un saprast šo saturu, kurš ir atdalīts ar virsrakstiem. Šeit mēs varam redzēt arī, kā sadalās, ir lielāks virsraksts K2, nu tā viņas arī kodā marķē, tie, kas zina, un tālāk jau ir K3, kaut kur tur augstāk noteikti arī pats galvenais, H1 virsraksts ir. Tā kā tā. Jā, atkal šeit par to kodolīgo tekstu, tad rakstīt arī pietiekami īsus, kodolīgus un jēgpilnus šos paragrāfus, 2 līdz 4 teikumi. Kā labs piemērs šeit ir Apple.com lapa, kur viņiem ir šīs produktu lapas ar ļoti daudz saturu, ļoti lielas un apjomīgas, bet viss tas ir sastrukturēts tā, kā mēs redzam šeit piemērā, ka šie paragrāfi tiešām ir īsi un sniegti tāda īsa un kodolīga informācija par katru no iespējām, kas šim produktam ir un tā tālāk. Jā, šeit runājot arī par to, ko Mārcis jau minēja par uzticamību, tad attēlojot kaut kādus faktus, mājaslapā noteikti ir vērts norādīt arī saiti, atsauc uz to. Šis AI aģents to uztvers arī kā tādu kvalitātes zīmi, un noteikti tad šis saturs arī kotēsies augstāk. Jā, kā jau es minēju, man liekas, arī iepriekš aģentiem patīk strukturēta informācija, un viss, kas ir sastrukturizēts viņiem uztveramā formā, noteikti arī patiks labāk. Tās ir tabulas, kā šeit piemērā ir produktu salīdzinājums iekļauts tabulā. Aģentiem ļoti patīk jautājumi un atbildes, īpaši, ja tie ir kodolīgi, precīzi uzdot jautājumu un atbildes, jo tieši tādā formā arī viņi darbojās. Mēs uzdodam jautājumu un viņi atbild. Un arī, varbūt ir dzirdēts tāds termins vai nē, viņiem patīk arī listicles. Tas ir termins, kas sastāv no 2 vārdiem lists un artikls, jeb raksti, kas ir veidot tādā kā saraksta formā. Ja atceramies to LV portālu piemēru, tad tas varētu būt piemērs, kā listicles izskatās. Jā, arī šeit runājot par to EEAT ietvaru, ko Mārcis jau minēja, tad šeit ir tā ekspertīze. Ja ir iespējams sasaistiet savus ekspertus ar saturu, vienmēr, ja būs norādīts autors un īpaši, ja ir vēl saite uz LinkedIn, šis saturs kotēsies labāk, ja tas būs, piemēram, kāds bezautora raksts par tām pašām finansēm. Un šajā gadījumā mēs redzam viedokli sniedz SEB bankas ekonomisti. Noteikti šis saturs, šo saturu LLM vērtēs augstāk. Jā, nedaudz par kodu runājot arī, atkal bija jau svarīgs arī, un ir joprojām svarīgs SEO, bet arī šobrīd vēl jau vairāk šiem aģentiem, kuriem patīk strukturēt dati, tad mēs izmantojam šo schēma markup, kur arī strukturētā veidā tiek pateikts, par ko tad šajā sadaļā ir. Un mākslīgā intelekta aģentam nav jātērē laiks, lai izlobītu no satura, par ko tad šī lapa ir. Ja, piemēram, mums ir e-komercijas lapa un tur ir rakstīts, mums ir lētas pizzas par 10 eiro, viņam ir jātērē resursi, lai saprast, kas tad īsti tur ir, cik tas maksā, vai tie 10 eiro ir atlaide, vai tā ir cena, bet šādā strukturētā veidā kodā mēs varam norādīt, kas tas pa tipu, tā ir produktu lapa, kāda ir cena, un jau kādas cits metadatus, ko šis aģents uzreiz var viegli uztvert un izmantot. Jā, atjaunojiet vai dzēsiet novecojušu informāciju, tas būtu, lai šie aģenti neielasītu kaut kādu pretrunīgu informāciju, kas varbūt arī var veidot šīs halucinācijas, kā Mārcis parādīja, tā kā tas arī būtu jādara. Un jā, par performanci jau Mārcis arī minēja, tad ir svarīgi noteikti sekot līdz tam, kā lapa performē. Bieži vien aģenti veic tieši šo saturu ielasīšanu reālajā laikā, jau veicot atbildes kaut kādu jautājumu. Un, ja aģents ilgi gaidīs informāciju no jūsu lapas, viņš visdrīzāk to pametīs un dosies pie kāda konkurējoša satura un paņems informāciju no turienes. Tāpēc ir vērts sekot līdz šiem Google Core
Web Vitals, kas ir šajā gadījumā šis servis PageSpeed Insights, kur Google ir ļoti daudz dati par, viņi ir ievākuši par visām lapām, un šeit šie dati ir reālie, kas tiek salīdzināti pret šiem ļoti daudz lapu performance datiem. Tā ka šis ir tāds diezgan uzticams rādītājs. Tas ir par to, ko praktiski darīt lapās, kādas tad ir tendences. Principā daudz no šīm tendencēm jau mēs redzam šodien, bet nākotnē tās noteikti kļūs vēl izteiktākas. Viens tāds ļoti būtisks virziens ir, protams, e-komercija, un šobrīd OpenAI jau ir izstrādājuši protokolu, Agentic Commerce protokolu, tas saucās, kas ļaus aģentiem patstāvīgi sazināties ar jau šīm e-komercijas lapām, iespējams arī tajā pusē ir kāds aģents, un veikt arī patstāvīgi pirkumu tajā, kur principā pats lietotājs var vienkārši ieiet šajā aģenta interfeisā un palūgt atrast kādu produktu un turpat arī iegādāties. Amerikā jau OpenAI šis instant checkout jau ir pieejams, viņiem ir bijis pirmais pilota projekts ar Etsy un Stripe, ja nemaldos, ja tas bija. Tā kā viņiem bija, man liekas, arī ar Targetu, bet arī Google'am ir savs tas jā, un ietvers. Google arī ir tagad jau Tur savs. vēl cīnās milži, bet tā ideja ir, ka pat viss tas pēcpārdošanas process, viss tur shipping atsekošana, tā kā tas viss notiek jūsu, teiksim tā, ChatGPT aģentā, jūs neejat nekur uz mājaslapu. Tā kā, principā, tā saslēgšanās un tā kaut kāds tas nākotnes mērķis. Protams, šiem risinājumiem ir paturēt visu pie sevis un attiecīgi kaut kādu vienotu interfeisu standartu. Nevis, katrā tēkrakla lapā ir tur savs saskārne un tur procesi. Nu jā, un arī pats pirkums jau tiek veikts pašā aģenta platformā. Un vēl tādi virzieni, kas principā jau ir redzami arī tagad, tas ir, mēs jau tagad varam arī uzdot jautājumu ar balsi vai ar attēlu un kameru. Tas noteikti vēl aizvien vairāk attīstīsies šīs iespējas. Tāpat arī proaktīvais mākslīgais intelekts, kas jau iepriekš preventīvi paredzēs kaut kādu lietotāju nākamo vajadzību un palīdzēs jau pirms nākamā pieprasījuma. Super personalizēta meklēšana, jā, tas noteikti izmantos kaut kādu lietotāju iepriekšējo uzvedību, intereses, arī viņa atrašanās vietu noteikti, un lai piedāvātu kaut kādu personalizētas jau atbildes, un tas var nozīmēt to, Mārcis jau arī pieminēja, ka dažādos kontekstos var būt dažādi šīs atbildes pat par vienu to pašu zīmolu. Un arī, protams, AI atbildē jau tagad var arī nebūt tikai teksts, tagad varbūt mums vēl jāpalīdz, lai uzzinē attēlu, bet principā nākotnē mākslīgais intelekts varēs arī atbildēt gan ar šobrīd jau var ar balsi, bet tas viss var būt miksēts kopā. Balss, teksts, attēls, vēl kaut kādi kartes, tabulas un tam līdzīgi. Tā kā šīs noteikti ir arī vēl tādas papildus nākotnes tendences, ko novērosim. Jā, es jau gribēju piebilst par to balsi. Cik varbūt no jums ir mēģinājuši sarunāties ar balsu režīmā? Kā bija? Jā. Tā ir tā lieta, kas ir mums ar to, teiksim, lokāli. Tieši ar latviešu valodu, domāju, angliski nav droši vien tik skumji tā saruna, bet latviski tur vēl ir pilnveidojums, protams, bet kopumā jau tas ir ļoti ērti, un es, teiksim, arī viesojoties pie radiem pensionāriem Austrijā, kuriem ir tur Alexa visās malās, un viņi tur tikai prasa tur tai Alexai visādas lietas, un tas ir super ērti, un, protams, tas būtu tas mērķis arī, kur ikdienā, kur es pat vakar arī novēroju šo sarunu šeit, tehniskais personāls uzstādījās un runāja tieši ar AI, kā ar cilvēku, pārtraucot viņu, prasot, uzdodot jautājumus, un tas izskatījās pietiekoši dabiski, tā kā noteikti tas attīstīsies. Jā, un jautājumi, jā.